Otrs gada lielaucnieks nominācijā Gada iniciatīva ir Inta Reisa. Kā teiks lielaucē pierakstītā tautas dziesmā, no tālienes vien pazinu, kur strādīgas mātes meitas, lai darīja, ko darīja, dziedādamas vien darīja. Aicinu Anitu iepazīstināt ar savu duētu otro pusi. Manas domas šovakar vairāk raistās un sliecās par mūsu radošo un muzikāli domājošo šā gada lielauces iniciatīvu Intu Reisu. Inta ir lielauces kultūras mantojuma uzturētāja, kā arī vērtību papildinātāja. Jā. Viena no nozīmīgākajām kultūras vērtībām ir Intas, dzejas un mūzikas veltījums tieši lielaucei. Dziesma veltījums dzērvēji, kura, protams, iespējams arī jums, dārgie klausītāji un skatītāji, varētu kļūt par lielauces himnu. Ne tā? Dziesmas pirmatskaņojumu varēja dzirdēt gada lielaucniekā 2022. gadā, kā arī vasaras svētkos Vecaucē. Un tur jau nekāds brīnums nav. Intas dzīve un ikdiena ir piepildīta ar mūziku. Tāpēc Inta vienmēr ir atsaucīga dažādos pasākumos, spēlējot savu ģitāru un izdziedot dažādas tautas dziesmas. Kā piemēram Lielaucē sanāk sacerēto un pierakstīto Tumša naktes zaļa zāle. Ar savu radošo izdomu, dzirkstošo prieku un mūziku Inta iepriecina arī Lielauces pansija ļaudis, kā arī bērnus Helovīnos. Bez Intas, kā jūs domājat, vai tad Inta spēja malā palikt un nedziedāt? Protams, arī rotaļās kopā ar bērniem. No kurienes Intā mājo tāds radošums? No kurienes? Protams, no bērnības sapņiem. Par sapni kļūt dienās arī par aktrisi. Te nu ir mūsu Inta. Uzplaukst un dzirkstaļo mūzikas skaņās, kad iedegas skatuves gaismas. Smaids un radoši pozitīvā domāšana Intai dod spēku radīt un iepriecināt mūs daudzus, jo daudzus. Tāpēc novēlēsim Intai spēku un arī radīt. Gribētu sveikt ar taviem pašas sacerētiem vārdiem. Dzīve aiziet augšā lejā. Tomēr arī bez izdējā, smaids, lai nezūd tavā sejā. Priecājies un griezies dejā! Vai vispār cilvēks spēj parunāt pēc šīs mīlestības, ko jūs man sniedzāt? Man bija sagatavota liela gara runa, bet es domāju, ka nav jau vairs vērts to teikt. Es varu pateikt visiem milzīgu paldies par atbalstu. Pirmkārt, paldies maniem vecākiem un Dievam augšā, kas man ir devuši spēju dziedāt un sniegt prieku citiem. Otrkārt, paldies Lielauces biedrībai Ivaram ar trakām idejām. Kur viņš ir? Aizgāja, labi. Kas rauj mūs visus uz priekšu. Paldies viņam patiešām. Un, protams, maniem mazbērniem, pamājat man, kur jūs esat? Jā, manai meitiņai un viņas ģimenei par atbalstu, kas man vienmēr iedvesmo un atbalsta. Un ja jums šī dzērves dziesma gāja pie sirds, es esmu ļoti laimīga. Un es domāju, ka gan jau vēl
būs kāda dzeja, kā Vilnis Dārģis teica, dzeja, deja un zveja tā dzīvos mūžīgi. Paldies!